Tā, nu tā tad, labdien, dārgi draugi. Esam Šrilankā, jā, un sākās ar vietējo šarmu, protams, ierašanās visur, ko jau Majo lidosta, jā, pārbaudas. Bija speciāli sagatavojies, pat aizpildīja kaut kādu speciālu atļauju dronam, lai nevienam tur neinteresē, ko tu ved iekšā, kā tu ved iekšā. Un pa lielam, jā, brauc tikai dēliņa. Galvenais, ka tu izkāp, jā, uzreiz klāt izpalīdzīgi taksisti. Uz kurien, kā es, aizvediet man uz viesnīcu, es gribu gulēt. Nu, un tagad, jā, bijām viesnīcā 2 stundīgas pagulējām, tagad maucam, jā, ar lokālo, kā saka, vietējo transporta līdzekli tuktu, kas ir izplatīgs šī galā. Maucam mainīt naudu, jā. Maucam mainīt naudu, viņa satiksme pārsteidzoši normāli, jā, neskoties uz galvas pilsētu. Un, jā, nu čalis vēl nezinu, ka es viņam nesamaksāšu, jo man nav nauda. Es esmu stiprāks, bļaļs. Es viņam ieilgs balss, nē, es esmu godīgs čalis, jā, samaksās, viss būs normāli. Tā kā braucam, jā, kāpēc tuktuks, tāpēc, ka viņš ir vislētākais. Protams, var sarunāt, nevis var, bet vajag sarunāt cenu iepriekš, bet es pasūtīju caur Uber, nu tur arī baigākā šmaukšanās parasti nav. Tā kā, jā, braucam ar tuktuku, pamēģināt kā ir, nu ir sūdīgi, jā. Diezgan sūdīgi var redzēt, jā, 2 metriem tuktuk nav paredzēts. Bet nu neko braucam un tā samainīs naudu, tad pastāstīsim vēl kaut ko interesantu.